Radio SVH LV saulainais ēters ar Diānu Sauli. Un Jānis Sāmanis šobrīd Radio SVH LV studijā. Turpināsim sarunu. Jau pirms tam daudz, Jāni, tu mums pavēstīji, pastāstīji. Jaunais seriāls Luksafors, kurš drīzumā būs uz vidēji lielā un lielā ekrāna. Jā, vidēji lielais un lielais ekrāns, jā. Seriāls par vīriešu draudzību. Tur galveno lomu atveido tu, Kaspar Zāle, Artūrs Putniņš. Dāmas arī piedalās? Divas dāmas, kas ir konstanti mums, tā jā, protams, Dārda Deviča un Anta Aizupa, jā. Divas fantastiskas, burvīgas dāmas izkrāšņo Džeku kompāniju. Jā. Tāds seriāls par trim draugiem, kuru attiecības simbolizē Luksafora krāsas. Kaut kā tā? Jā, vai tas tā nosacīti? Nosacīti, nenosacīti. Jo, no sarkanā krāsas stāvam, zaļā ejam un dzeltenā, nogaidam. Un starposms tāds. Tāpat tās arī draudzībā ir, kur viens atkal aiziet, bliežam, tas, kas tas motors, viens ir atkal tas lēnais, kas, tā kā, apdomīgs tāds, un otrais, tas trešais, tas ir pa vidu, viņš tāds tā kā mēģina sabalansēt visu, jā. Kura no šīm Luksafora krāsām esi tu? Vari mums tagad atklāt vai vēl nē? Vai nevajag? Ja es varu atklāt, tur paskatoties reklāmu, var saprast, kura krāsa tad es esmu, jā. Atklāja arī mūsu klausītājiem skatīt. Dzeltenā krāsā es esmu. Manuprāt, tāda ļoti harmoniskā pozīcija, ne? Ja, protams, bet tev arī uzvārds Saule, jā. Protams. Bet runa šobrīd par to dzelteno Luksafora krāsu un Jāni tevi. Pirms tam tu, stāstot par vīriešu draudzību, par savu pieredzi, minēja tā saucamos mūsdienās, it īpaši pēdējā laikā ļoti populāro jēdzienu, kas man personīgi nevisai patīk, bet kā ir, tā ir, par tiem sarkaniem karogiem. Kas tev ir sarkanais karogs? Sarkanie karogi viņi jau ir dažādi. Es tā uzreiz nepateikšu vienu konkrētu. Viņus galvenais mācīt saskatīt un pieņemt. Jo bieži vien mēs cilvēkos mēs idealizējam, ja? Un mēs šos sarkanos karogus palaižam garām vienkārši. Un pēc tam tikai viņi nāk ārā, vai pareizāk sakot, es to redzēju, bet es gribēju ticēt. Protams, es esmu ideālists, brīžiem pārāk sirsnīgs, un pārāk liels pacifists un ļoti emocionāls cilvēks. Bet aktieris savādāks nevar būt. Aktieris ir emocionāls cilvēks. Es vēl vairāk citēšu. Vienā no intervijām tu esi teicis, aktiera darbs ir nežēlīgs un tajā pašā laikā ar šo nežēlību skaists. Jā. Vēl joprojām tā uzskati? Vēl joprojām tā uzskati. Tā ir. Tā tas ir, tā tas būs un tā tas paliks vismaz pagaidām. Neviens nav liedzis man domas mainīt, jo tā ir izaugsme vai pārmaiņas un mainīt domas drīkst, jo tad tajā momentā tu saproti, ka kaut ko esi sapratis. Jā. Runājot par sarkaniem karogiem paturpinot, tad, protams, idealizē un kaut kādā ziņā dievina. Ja tas ir starp vīrieti un sievieti, tad tos sarkanos karogus kaut kā palaiž garām. Un tajā brīdī tu nedomā par sevi. Jā. Un tomēr ir jādomā vairāk par sevi. Jā. Un es jau esmu tāds brīžiem muļķis, kurš uzskaita vairāk tos plusus. Man mazliet ir tā interesanti klausīties, tāpēc, ka tu esi vīrietis un tā ir vīriešu pozīcija, un kad vīrietis saka, jādomā arī par sevi, noteikti ir jādomā, bet Klau, tad, kad tu personīgi pasaki to, ka ir jādomā par sevi, vai tā nav mazliet tāda egoistiska pozīcija? Nē. Noteikti, ka tā nav egoistiska. Ja es varēšu parūpēties par sevi, tātad es varēšu parūpēties arī par otru cilvēku. Ja es mīlu sevi, es noteikti varu dāvāt to mīlestību otram cilvēkam. Bet ja es dāvāju tikai otram cilvēkam un aizmirstu sevi, tad es sevi iztukšoju, es daru sev pāri. Un beigās paliec pie sasista trauka, jo tam cilvēkam otram tu neesi vairs vajadzīgs, tu nevari viņam iedot neko, ja tu pats sevi neesi uzpildījis. Savos 42 gados es esmu nonācis pie šāda secinājuma. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Bet es esmu laimīgs par to, ka ik pa brīdim izšauju kaut kādas lietas, kas man liek saprast, ka, Jāni, tu esi kaut ko sapratis dzīvē. Jāni, tu esi kaut ko iemācījies. Mana varbūt lielākā problēma, ka es nevienmēr māku šīs zināšanas pielikt lietā un atrast pareizo ceļu, vai pareizāk sakot, es eju ceļu, bet ar kādiem paņēmieniem uzvilkt kādus apavus. Jā, tā pārnestā nozīmē. Es varbūt nemāku likt lietā pagaidām.
Bet es cīnos, es daru, mācos. Un es esmu, paldies Dievam, pateicīgs, paldies Dievam, ka man ir šādas iespējas to visu darīt un mācīties. Jo man liekas, ka veselam cilvēkam vienmēr būs vēlme mācīties un izzināt. Ja kādreiz es pretojos šim teicienam izzināt sevi, mācīties sevi, tad tagad es saprotu pilnīgi un absolūti taisnība. Absolūti taisnība, jā. Un paldies tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši blakus un man to ir jau teikuši un likuši saprast. Lai arī kādi ceļi mums ir iet kopā, bet jā, paldies visiem šiem cilvēkiem. Es vienmēr teikšu paldies. Es vienmēr teikšu paldies, un vienā postā es teicu, ka es ceru, ka man bieži vēl nāksies teikt piedod lūdzu, atvainojos, jo tas nozīmē, ka es kaut ko daru. Un nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Kā ir ar kritiku aktiera profesijā un cik nozīmīga dzīvē šī profesionālā kritika ir tev? Arī nesen es par šo runāju, par kritiku. Kritika ir laba lieta, protams, tas arī tevi stimulē. Bet lai ko man teiktu, jebkurš aktieris, kurš pasaka, man vienalga, ko saka. Man vienalga, ko tur pasaka. Nevienam nav vienalga. Visiem kaut kur kaut kas paliek. Protams, kritikai arī jābūt veselīgai. Ja jau paliek viņa tāda rupja aizskaroša, tad tā vairs nav kritika, tas jau ir ļaunums. Tā jau ir vardarbība. Ja. Tad tas, protams, nav patīkami, un šeit es arī esmu mācījies daudz vienkārši stāvēt pretī un pateikt uzreiz, momentāli. Tas ir tas, aizver muti. Ja. Un tās ir manas tiesības. Un pateikt, man sāp. Ja tas ir pieņemsim no tuva cilvēka, ja, vai šķietam tuva cilvēka, tad mācēt pateikt, nebaidoties no tā, ka kaut kādas sekas būs, ka tur no tevis izvairīsies, tevi tur pametīs, nedod Dievs, un ar tevi nerēķināsies, un tagad viss būs dusmīgi. Nē. Vairāk lomu nebūs. Jā, vairāk lomu nebūs. Nepiedāvās lomu. Nē, tu drīkst teikt. Un tas ir, ja šis cilvēks nesaprot, tad tā ir viņa problēma. Jo es nepalieku rupšs. Es aiz ļaunu to nesaku. Jā. Tas tā kā arī mans pēdējā laika rezumē ir par pašcieņu runājot tieši. Pašcieņa ir ne tikai neļaut otram par tevi slikti izteikties vai ignorēt un aiziet prom, pastāvēt par sevi un pateikt, man tas nav vajadzīgs. Nē, pašcieņa ir, ja tu neesi pats rupšs, ja tu nepaliec vardarbīgs un riebīgs pret kādu. Tā ir lielākā pašcieņa. Pirms tam tu minēji par tukšumu sajūtu, un aktiera profesijā noteikti tā ir diezgan arī pašsaprotama lieta, kā pēc tā, ko tu dari uz skatuves, projektos, piedaloties, filmējoties un izliekot sevi konkrētā loma, noteikti tā tukšuma sajūta ir. Kā tu piepildies pēc tam? Tu personīgi. Jā, te nu ir, ko es esmu mācījies un mācos vēl joprojām. Es pats veltu laiku sev. Es esmu iesācis lasīt 4 grāmatas, kuras es nevaru paturpināt. Kā tu izvēlies, kurā brīdī pēc sajūtām? Ja viņas visas 4 ir iesāktas? Pēc sajūtām. Tad es esmu bišķīt nolicis viņas malā un mēģinu saprast tā, kura tieši šobrīd man ir vajadzīga, jo vajadzīgas man ir visas 4. To es zinu, bet kura tieši šajā momentā. Un visam var atrast laiku. Tā ir daļa literatūra vai... Nē. Tā nav daļa literatūra, tas ir tiešām ar tādu par apziņu psiholoģiskas grāmatas. Jā. Sen neesmu lasījis nekādu daļu darbu, jā. Bet vajadzētu atkal kaut ko paņemt rokas. Laba ideja. Vēl 5. grāmatu pieķert klāt. Nu redzi, no mūsu sarunas iesi prom un domās, tā bet tā tas notiek. Tas notiek. Tu satiec cilvēku, tu ar viņu izrunāt, tu kustini prātu un nav jau noslēpums. Šobrīd mēs ar tevi runājot arī. Es varu sadarīt, ka tev jau 5 teikumi galvā, ko tu jau domā vai pajautāt, vai pateikt. Tāpat arī man. Es runāju un es jau domāju, ko teikumus galvā jau nākamos. Man ir slikta ziņa, Jāni, šajā sakarā. Visu mēs nepaspēsim, tāpēc kaut kā Diemžēl. Ne, bet mēs varam izvilkt, tas var visu dienas. Izvilkt mēs noteikti varam. Nosauc lūdzu 3 raksturu iezīmes, kuras tavuprāt noteikti jāpiemīt aktierim. 3 rakstura īpašības. Empātija.
Neliels egoisms. Ego. Ne egocentrisms, bet neliels egoisms ir. Jo jāizstāv savu lomu ir. Sirsnība tas ir noteikti. Tad arī ceturtais jānosauc. Tas, naids, bet tāda, kā lai to pasaka, tāds iekšējais niknums, tāds spīts, iekšējais spīts, jā. Tam ir jābūt arī. Jānis Sāmanis, Radio SVHLV ēterā, vēlreiz sveiciens visiem skatītājiem. Klausīs, ne jau tev, jā. Sveiki. Bet tu droši arī vari sasveicināties. Mēs turpināsim pēc maza brīža. 286-00-900 numurs saziņai. Jānis Sāmanis, mēs esam atgriezušies. Jānis vēl joprojām ir studijā. Noteikti daudz stāstāmā viņam ir. Vispār tu tik daudz vari runāt, ka jāpaspēj uzdot jautājumu. Jāni, es tomēr gribu atgriezties. Sen jau tas bija, un tomēr sapņu komanda 1930. Starp citu, es vakar tā paskatoties, cik sena filma ir, es tā bišķītiņ pati pie sevis nošokējos. Ļoti sena, patiesībā. Jā, 12 gadi. Jā, 12. Gandrīz 13 gadi, jā. Jākabiņam bija pāris mēnesīši, puikam manam mūsu, un kad bija pirmizrāde, filmējām mēs 3 gadus, tad sākām šo projektu, tas ir gandrīz 15 gadu atpakaļ, vispār šis projekts jau aizsākās un tika līdz 12 gadu atpakaļ, jā. Kā tu jūties toreiz, un vai ir kaut kāds atsauces un paliekošas tās sajūtas, kas vēl joprojām ar tevi ir, un tu viņas iznes? Vai ko tev šī filma nozīmēja? Šīs filmas laikā bija diezgan tāds smags periods manā dzīvē. Un bija moments. Ja. Tad tur jau es iemācījos, kā sevi kaut nedaudz savākt. Ja. Ar Aigaru Graubu mēs daudz runājām, kur Aigars man iedeva tādas pāris vērtības dzīvē. Ja. Viņš saka, vīrieša lieta ir strādāt, darbs, ja, un alga. Tad ir pārējā skaistā dzīve. Jā, vai tas ir otrs cilvēks vai kā. Bet jā, es viņam piekrītu. Un tas ir vienalga, vai tas ir arī gan fizisks darbs un galvu kustinošs darbs, kas ir, kur tu iegūsti kaut ko finansiāli, gan arī tiešām tas ir darbs ar sevi. Jā. Tad lasīt, skriet, braukt ar riteni. Jā. Šobrīd es aktīvi, man ļoti patīk. Iepatikās arī sacensības. Jā. Es piedalos arī MTB sacensībās. Jo es ap jauno gadu, pirms jaunā gada jau es uztaisīju savu tādu vēlmi sarakstu, mērķi sarakstu, kurā bija iekšā ritens, labs ritens, kuru es arī iegādājos. Un tad man draugi no Siguldas Arturs, viņš saka, vislabākais treniņš ir sacensības, meties iekšā, aiziet. Siguldā, kur nākamā nedēļa ir sacensības. Uzreiz būs motivācija. Jā, būs motivācija. Man bija mērķīts piedalīties Ogres sacensībās, kas ir pēdējais posms. Tad es domāju, patrenēšos līdz tam. Viņš saka, nē, trenējies jau tagad, brauc. Viņš saka, aiziet, vajag. Viņš man tā tiešām forši nostimulēja, tā teikt, populāri zinātniski, tā teikt, uzbūstoja. Ja, tad es piedalījos, man iepatikās, vilku paralēlis, protams, ar to mandrāžu, kā saka, daži labi saka mandriks, tad šo te nervu, kas ir pirms uzstāšanās un pirms mačiem, ja, cik ļoti līdzīgs šīs tas sajūtas, kā tu sevi saņem, kā tu sevi saņem rokās. Es redzu, kā cilvēki savācās, kā cits joko, cits ir nopietns, cits ir agresīvāks, ja. Tas pats, kas teātrī. Pilnīgi tas pats, kas teātrī. Un tā interesanti pavērot. Aktieru profesija ir viens no noslēpumiem, nevis no noslēpumiem, bet no tādiem paņēmieniem ir novērošana. Jā, novērojumi. Jā, princips, paņēmiens. Jā. Tad te arī, es pavēroju, paskatījos, man ļoti patīk cilvēks vērot tādos saspringuma brīžos. Un pāanalizēt, jā, kas tur viņā notiek, ko viņš nākamo izdarīs. Un tad tu redzi, jā, man bija taisnība, tad es uzsitu sev pa plēci, jā, malacis. Kaut kas apstiprinājās un pierādījās. Šāda veida saraksts pēc īsa jaungada tev ir pirmo reizi vai tāda zināma regularitāte jau? Jā, tā ir regularitāte. Bet pirms tam es kaut kad biju rakstījis, tad viņu aizmirstu.
Jā, bet tagad es tam esmu nopietnāk ķēries klāt. Cik nopietni, ka kaut kur pie sienas šis saraksts Jā, tev ir? viņš man ir pie gultas. Jā. Man ir mērķu saraksts un vēlmju saraksts. Jā, nevis kolāžs, kas, sievietes taisa kolāžiņas. Jā. Tas ir ar visām bildītēm? Jā. Nākas. Jā, es rakstu. Jā, ļoti labs draugs arī ieteica labāk rakstīt. Es arī rakstu gan vēlmes, gan mērķus, un ir tik kapitāla sajūta kādu no mērķiem izsvītrot ārā. Jā. Tad, kad jau ir gatavs. Tad, kad jau ir gatavs, jā. Un katru dienu rakstu darāmo darbu sarakstu, mērķīšus, kaut vai mazos. Jā, es viņus pierakstu, lai mazie mērķīši veido kopumu. Jo tādā veidā es sevi ārstēju, tādā veidā es kopju sevi. Jā. Un pie kaut kādas stabilitātes vedu. Klau, mums ir pēdējā minūte šīs sarunas laikā. Drīz nāks Ainārs ziņas stāstīs. Kāds būtu tavs novēlējums, Jāni, klausītājiem, skatītājiem? Redziet, dzirdiet un atcerieties. Un galvenais mīliet. Mīliet sevi un mīliet cilvēkus sev blakus. Un nekad neļaujiet kāpt sev, protams, uz galvas. Jā. Skatāmies tevi uz vidējā ekrāna seriālā Luksafors jau pavisam drīz pēc pāris nedēļām un noteikti daudzos citos projektos, ko es personīgi novēlu, lai tev veicas, lai tev tiešām ir tas, ko sirds vēlas, jo zin kā mēs jau ar savām domām arī visu piesaistām. Protams. Paldies. Lai tev laba diena. Paldies tev. Jānis Sāmanis, Radio SVH LV ēterā, uz tikšanos vēl kādu reizi. Uz tikšanos.